es dzīvoju nevis, lai ēstu, bet es ēdu, lai dzīvotu, un tieši tāpēc varbūt tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es arī gāju prom no pavāra darba. Es atceros, ka man mainieki vienā brīdī, viņi tā saka, tas nav normāli, jau bišķi pat traku jau, un tad man izdzināja no mājas, teica, taisi tos saldējumus kaut kur citur. Ja es zinātu to, ko es zinu tagad, es nezinu, vai es iesāktu. Lielākā daļa mūsu klienti Avenei nav veģetārieši un vegāni. Lielākā daļa tie vienkārši cilvēki, kas grib ēst veselīgāk un daudzveidīgāk. Šis ir podkāsts Pie galda. Jā, vēl viens podkāsts, bet par ēdienu pirmais. Par to mēs runājam katru dienu, tāpēc nolēmām šīs sarunas padarīt plašākas un aicināt pie galda cilvēkus, kurus vieno ēdiens. Šajā epizodē pie galda esmu aicinājusi cilvēku, kurš nespēja samierināties ar saldējumu sortimentu veikalā un sāk ražot pats savējos. Tas ir Dāvis Dudelis no Avenei. Čau, Dāvi! Čau! Sākumā tāds jautājums, ja tev būtu jāizvēlās visu dzīvi ēst tikai vienu lietu, kas tā būtu? Labs jautājums. Es teiktu, ka es ēstu augļus noteikti. Ja man būtu jāatbild kāds konkrēts, es teiktu, ka es varētu ēst arbūzu visu dzīvi. Ok, tāda salda dzīve tev būtu. Jā. Un kas ir tavu bērnības garš? Bērnības garš? Es īstenībā esmu viens no tiem cilvēkiem, kur tā kā tās reklāmas, kuriem ir tā par nostalģiju, tā kā, atcerieties, tu vecmāmiņas gatavoto. Man nav tādas tā kā bērnības garšas, man tas tā kā neasociēs tādām lietām. Bet kaut kāds ēdiens, kas tā kā tu atceries, šitos bērnībā ēd, bet sen neesmu kaut ko tādu ēdis. Es nezinu, piemēram, uzpūtenis. Okay. Kaut kas tāds, jā. Tā izklausās pēc bērnības garšas, jā. Saki man lūdzu, kurš Avenei saldējumus varētu raksturot tevi kā personību, kādu vienu garšu, kas varētu būt kaut kādā mērā līdzīga tev? Es teiktu, ka tieši tāpēc arī, kad cilvēki man jautā, kurš saldējums man pašam ir mīļākais, man visu laiku mainās. Un tāpēc es teiktu, ka es nevaru sevi ierobežot tādā vienā lietā, jo man tiešām tā daudzveidība, tas, kā es vienkārši eju pa dzīvi un daru dažādas lietas, man liekas, tas arī atspoguļojas manā gaumē, ka man visu laiku gribās kaut ko pamainīt, kaut kas patīk citādāks. Labi, tad tev nevar ielikt vienā saldējuma paciņā. Nē. Labi, par saldējumiem mēs šodien noteikti vēl runāsim, bet pirms tam es gribētu, lai tu izstāsti, ar ko tu nodarbojies līdz tam, kad tu kļuvi par Avenei radītāju. Nu tā, es principā savu lielāko daļu dzīves, varētu tā teikt, esmu profesionāls BMX freestyle braucējs. Un es sāku diezgan vēlu, tā pusauģu gados, bet kopā ar visādiem ekstrēmiem sporta veidiem, man patīk vēl snowboards un spēlēju arī komandas sporta veidus. Es pievērsos BMX freestylam un jau visu augstskolas laiku un vēl visu pārējo laiku man vienmēr fonā bija tas, kā būtu, ja es tiektos uz to darīt profesionāli un tikai darīt to. Un pagāja kāds ilgāks laiks, arī sacensībās bija panākumi, un tad es atceros, ka tas bija pirms kādiem 12 gadiem. Es pateicu viss, es eju prom, toreiz strādāju vēl restorānā, pat par šefpavāru. Restorānā? Jā, es strādāju restorānā par šefpavāru. Es aizgāju no darba, pateicu viss, es 100% braukšu ar BMX, es pelnīšu tikai ar to iztiku. Un tas bija tā ir tāda brīvība, laikam, uz ko daudz cilvēku tiecās darīt to, ko tu mīli, ka tev nav nekāds grafiks, tu esi pats sev saimnieks. Nu, es teiktu, bet tā nav tāda viegla lieta, jo BMX freestyles, tā pastāstot, ir konkrētā tieši disciplīnā, kas ir BMX flatlands, un tas ir tie triki uz zemes. Tu nevis brauc pa skateparku, nevis brauc pa BMX trasi uz laiku, bet tu izpildi dažādus trikus. Ļoti nepopulāra, ļoti nišas tāda lieta, ļoti tehnisks, sarežģīts sporta veids, bet ar to pelnīt iztiku, var trenēt citus, var braukt paraugu demonstrējumus, kas ir tas, ko es daru jau 16 gadus, 17 gadus. Bet joprojām tu to dari, vai ne? Joprojām es to daru. Tās ir tās lietas, ko vienkārši muskuļu atmiņa neaizmirst. Un es teiktu, ka laiks, kad es pirms kādiem 9 gadiem es iesāku Avenei, jau pirms tam Avenei bija tādā procesā, jau tā ideja arī es meklēju to potenciālu, vai tas strādās vai nestrādās. Un tad es arī pagāju laiks un sapratu, ka ir jāmet malā sava profesionāla sportista karjera, lai pievērstos vairāk Avenei uzņēmumam. Un rezultātā tad arī sāk uzņēmums vairāk attīstīties, jo skaidrs, viss cilvēks saprot to, ka tu nevari būt lielisks
vairākās lietās tev ir jāfokusējas uz vienu lietu. Jā, tu minēji interesantu lietu, strādāji tajā restorānā un izlēmi, ka tu ies tagad profesionālajā sportā pavisam. Man interesē vairāk šis laiks. Cik tev bija gadi tajā laikā? Es sāku strādāt restorānā, ka man bija 22. Un tur bija interesanti tas, ka es strādāju tur par viesmīli. Un, kad tu gāji prom, visi pavāri, bija tā sakrit tieši tāds moments, un man piedāvāja strādāt tur pa pavāru. Kaut man vispār nebija izglītības, man nebija nekādas pieredzes. Es biju tas cilvēks, kurš tiešām ēd tā kā vienkārši, kas pagadās neveselīgi, vienkārši no sevis aiziet, vienkārši paēst ārpus mājas un viss. Bet situācija tāda sanāca. Man principā, es teiktu, ļoti labi iestūma tādā iespējā izaicinājumā, un man patika rīktīgi tas, jo es daudz ko iemācījos, un cilvēki tie, kas strādā restorānos un ēdināšanas nozarē, zina, cik tas ir ļoti grūti un izaicinoši, bet tā es nostrādāju kādu gadu vairāk par pavāru tur, un es biju pats galvenais tur. Un tas bija tiešām ļoti, ļoti interesants periods, jā. Bet tad pat laikā tu izvēlējies tāpat sev mest ārā no komforta zonas un tā kā iet pavisam uz to sportu. Bet saka, kas tev deva tādu mieru, ka tev tas izdosies? Droši vien apkārtējie cilvēki tev nesaprata. Es pieļauju, kāpēc, ka tev tā kā viss forši aizgājis, jaunas iespējas. Un tu pasaki, nē, es iešu tagad tikai sportā. Kur bija garantijas, ka tu ar to varēsi tā kā nopelnīt vai... kas tev tā kā deva? Nebija. Tieši tāpēc, ka es vienmēr biju tāds cilvēks, kurš... vairāk uzņemās risku varbūt nekā vajadzētu, un tas laikam dažbrīd tas palīdz, dažbrīd tas ir dāvana, dažbrīd tas ir lāsts, un es teiktu, ka vienmēr ir jālec ārpus savas tās komforta zonas un jāmēģina, jo būtībā es zināju, ka, ja kaut kas nenotiks tā kā vajag, es varu vienmēr atgriezties, ja ne tur, tad citur, un es vienmēr, kaut kāds risinājums vienmēr būs, un es ar tādu domu vienmēr esmu gājis pa dzīvi, kaut kāds spilvens jau būs. Saki, kāds bija tavs uztvers, kad tu nodarbojies ar BMX riteņbraukšanu? Tas droši vien prasīja daudz, tīri arī, tā kā fiziski. Es esmu redzējis tos paraugu demonstrējumus, diezgan crazy izstāsts, arī ļoti bīstam, bet tur droši vien arī vajag diezgan sabalansēt ēst. Kā bija tajā vecumā, vai tu par to domāji, vai tas bija sekundāri? Es vienmēr esmu vairāk tā iesprings pie tā, ko es ēdu, jo vidusskolas laikā, kad man bija 17, tad es arī pēkšņi izdomāju papētīt, kas ir veģetārisms. 17 gados es pārtraucu ēst gaļu. Sākumā uzstādīju to kā vienkārši 1 mēneša izaicinājumu sev, ka paskatīšos, kā tas būs, kāpēc cilvēki tā vispār dara, vai tur ir kaut kāds labums. Man tas iepatikās, tāpēc, ka man ļoti svarīgi ir tā dzīvnieku labturības tēma. Un tā tas aizgāja, un tāpēc es vienmēr veģetārismu dēļ, es vienmēr esmu tas cilvēks, kurš izlasīs visus sastāvus, kas tur iekšā, kāda ir uzturvērtība, un sportošanas laikā manas porcijas bija milzīgas, jo, tu tiešām mēģini ēst daudzveidīgi un kompensēt to, ka tu neēd tās gaļu un zīvis, un tie cilvēki, kas mani redzējuši, tu arī saki, ka to, ko es daru, tas ir pierādījums tam, ka, var sportot, būt veselīgs un tiešām to darīt ar veģetāru un pat vegānisku uzturu. Jā, tu esi viens no retajiem sportistiem, kas tiešām parāda to, ka arī veģetārs uzturs un vegānisks uzturs var būt savienojums ar profesionālu sportu. Vienmēr šīs sarunas šiem cilvēkiem ļoti interesants. Bet vēl par attiecībām ar tavu ēdienu. Skatoties tagad uz savu dzīvi līdz šim, vai tās ir bijušas tādas stabilas attiecības vai ir bijušas mainīgas? Kādas ir bijušas tās attiecības ar ēdienu? Attiecības ar ēdienu, man liekas, pirmo reizi dzīvē, kāds tā pasniedz to tēmu, attiecības ar ēdienu, bet tās ir ļoti svarīgi. Es teiktu, ka es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kuram uztvere ir, ka es dzīvoju nevis lai ēstu, bet es ēdu, lai dzīvotu, un tieši tāpēc varbūt tas bija viens no tiem iemesliem, kāpēc es arī gāju prom no pavāra darba, jo es sapratu, ka tur ir jābūt tādam cilvēkam, kuram tiešām ir jāizvēlējās ar to ēst gatavošanu un ar to, tā, lai tas ir. Un dažbrīd varbūt es to jūtu arī tagad ar Avenei, kad es neesmu tāds fanāts tajā iekšā, kā man uztaisīt tur labāko receptu. Un tieši tāpēc ir svarīgi, ka ir tā komanda, ir citi cilvēki, kas var to aizrauties, jo man ēdiens vienmēr bijis tas tikai funkcionāli lieta. Protams, ka man garšo ēst, un es arī atradīšu kaut kādas savas lietas, kas man patīk, bet tas man ir ļoti palīdzējis arī pieturēties pie tā veģetārisma jau gadi, cik 18 sanāk, jau tūlīt 19. Un tas pats ir vegānisms no tiem gadiem, jau arī ir 8, 9 gadi. Un
tieši tāpēc tas man ir palīdzējis tik ļoti nefokusēties uz to ēdienu, jo man dzīvē citas baudas, cita prieka ir daudz svarīgāk nekā ēdiens. Jā, tu pieminēji, ka tu jau ilgus gadus esi veģetārietis un vegāns, cik tu ilgi esi? Nu jā, 8-9 gadi jau tagad, okay. jā. Es saku, kādi varbūt ir bijuši lielākie kaut kādi stereotipi vai mīti, ar ko tu esi saskāries šajā laikā no sabiedrības, no tuvajiem cilvēkiem, kas ir bijis tas, ar ko tev ir bijis pamatīgi jādīlo šos gadus? Es teiktu, pirmais mīts ir tas, ka vegāniem nav spēka, tā kā, ka tu jau nevari neko izdarīt, tu nevari sportot. Es domāju, tas, ko es darīju sportā, tas ir pierādījis pretējo, kad viss ir tikai uzturs tiešām, ja tu ēd veselīgi, daudzveidīgi, pietiekami, tad nav tiešām atšķirība, kā tu to dabū. Un vienmēr mans asins analīzes un viss mana pašsajūta vienmēr bijusi lieliska. Tas ir viens. Un es teiktu, ka tālāk jau aiziet visādas, kad tur, es nezinu, vegāni kaut kāda ekstremāli, kaut kādā ziņā, kaut kāda, nezinu, uzmācīgi, uzbāzīgi vai kaut kādi kaitinoši vai kas. Un man vegānisms vienmēr bijis tāds, ka es to paturu pie sevis. Protams, ka mēs esam situācijā, ka tu jautā, es pastāstu, bet, piemēram, ja mēs aizējam uz kādu ēstuvi, teiksim, mēs bieži kaut kur ceļojam ar komandu, ka mēs braucam tos paraugu demonstrējumus, tad apsēžoties vienmēr es būšu tas, kurš klusībā pētīs to ēdienkarti. Un viņi būs tā, mums ir viens vegāns, ja kas kaut ko vegānam vajag. Un tāds, beidziet, tas būtu vienkārši. Es jau esmu izfīčojis, ko es tur samainīšu ēdienkartē, palūkšu, es vienmēr ļoti pieklājīgi pajautāšu, vai ir iespējams to. Un ja gadījumā, ja man kādā ēdienreizē ir jāēd tie free un vienkārši salāti, es par to nepārdzīvoju. Es domāju, šoreiz es apēdīšu to. Labi, nākošajā ēdienreizē es paēdīšu pilnvērtīgāk. Tā kā man ēdiens tiešām nav bijis tāds, ka es par to baigi pārdzīvot un iespringt. Bet saka, vai tev šķiet, ka pasaule būtu labāk, ja būtu vairāk veģetāriešu un vegānu? Protams, jā, viennozīmīgi. Bet tev tāda arī motivācija, mērķis tā kā sabiedrībai, tā kā tam vairāk pievērs uzmanību, vai tu tomēr dzīvo pats ar savu pārliecību un vienalga, vai vēl kāds iedvesmojoties no šīs sarunas to darīs vai nē? Vai to tomēr gribas tā kā dariet lūdzu arī tā kā es? Man liekas, visiem veģetāriešiem un vegāniem vai jebkuras tādas diētas kaut kādiem pārstāvjiem vienmēr sākumā ir tas lielais tāds, esmu atklājis kaut kādu jaunu lietu, un tā ir tik aizraujoša, man gribās visiem pastāstīt, un kā jūs nesaprotat, kā? Yeah. Tā kā visiem ir kaut kāds tas posms, un svarīgi to posmu bišķiņ izdzīvot un saprast to, ka tu jau, tu nevari ietekmēt citu cilvēku tā kā dzīves, un tu tīpaši tāda tēma kā uzturs, bieži vien cilvēkiem ir ļoti tāda kaut kāda arī tāda sensitīva, trigerējoša, jā, ka citi ēd kaut kā citādāk, un bieži vien varbūt ir tāds mīts, varbūt, vai tāds kaut kāds situācija tāda, ka cilvēki uztver to, ka vegāni kaut kā apdraudētu viņu izvēles. Tas ir gluži līdzīgi tāpatās, kā, nezinu, konservatīvi cilvēki tagad uztrauksies un bāc tie homoseksuāļi nāktu mūsu ģimenes vērtības grauj. Nē, tā kā jums ir jūsu ģimene un viņiem ir viņu izvēles. Un tas ir tādas lietas, un arī par ēšanu tas pats. Un es teiktu, ka es arī nelienu cita šķīvī, nevienu nevainoju, nekādu neaizskaru, un bieži vien vienkārši pēc pieredzes man ir bijis otrādāk. Pēc pieredzes ir tas, ka mani par kaut ko apvaino, aizskaru vai ko, vai tu tur nevari tā un tas un tā. Bet, zin kā, laikam ejot, varbūt pateicoties sabiedrības kaut kādai izglītotībai vai kaut tādai, es teiktu, ka ir mazinājies tas heits, ir mazinājies tas kaut kā tie pārpratumi mīti, un arī gluži kā uzlabojās pieejamība visādiem produktiem, un arī restorānos ir vairāk iespējas. Es teiktu, tieši tāpatās arī tā attieksme paliek tāda normālāka un dabiskāka, jo es jau esmu izgājis cauri, sākot pat no vidusskolas pirms 17 gadiem, ka vispār, kas ir veģetārisms, kas ir vegānisms, līdz pat šodienai, ka es teiktu, ka tās iespējas ir ļoti daudz, un tieši tāpēc arī es taisīju Avenei, jo es sapratu, ka vajag tos produktus, jo ne jau tu iesi kādu mācīsi, tu neēdi to un neēdi šito, bet tu vienkārši dod iespēju. Hei, reku, šeit ir saldējums, kas ir vienkārši veselīgs, citādāks, bet bez piena produktiem. Vienkārši pamēģini to, un cilvēki, īstenībā lielākā daļa mūsu klienti Avenei nav veģetārieši un vegāni. Tāpēc, ka veģetārieši vegāni procents ir šausmīgi niecīgs. Un lielākā daļa tie vienkārši cilvēki, kas grib ēst veselīgāk un daudzveidīgāk. Jā, interesanti, ka viņi tā kā neskatoties uz to pārliecību, ir gatavi kaut ko tādu pamēģināt. Jā. Bet par saldējumu mēs vēl runājam. Es vēl gribēju noskaidrot, vai tev ir kaut kāds ēdiens, kas ir ne veģetārs, ne vegāns, bet kā tu tā kā ļoti ilgojies, ka tu gribētu rītīgi to apēst, bet tev tā pārliecība neļauj. Ir kaut kas tāds?
Īsnībā nē, man nav. Tā kā man ir tādas lietas, kuras es atceros, kas tā kā garšo labi. Es atceros, vakar tieši bija tāda situācija, man kolēģi ēd kaut kādu cepumu, un viņa bāc, tik labs, man kolēģi atveda, es tā prasu, kas tas ir? Un tā ir Svetlana. Es atceros, jā, Svetlana bija labi. Tā kā es braukāju Vičuku, jā, tad es varēju 3 Svetlanas apēst, nu, ir tāds, tik labi. Bet tā ikdienā man nav tāda produkta, pēc kuriem es tā kā ilgotos, jo es, piemēram, kad es ieeju veikalā, es neredzu tās visas ailes, kurās es zinu, ka man tur nekā nav. Piemēram, es varu visām bulciņu ailēm paiet garām, jo es zinu, tur man nav ko meklēt un visu. Izklausās, ka tev ir spēcīga disciplīna. Tā kā, es teiktu, ka jā, kaut kāds vienkārši, man liekas, cilvēkiem vispār visās lietās, ko mēs gribam, es nezinu, ēst veselīgāk, sportot vairāk vai darīt citas lietas, ir vienkārši baigi svarīgi, ka tev ir kaut kāds pamatprincips, kāpēc tu to dari. Un tajā brīdī tev vairs nav ikdienas kaut kādās situācijās jātērē tas gribas spēks, jo gribas spēks ir ļoti tā kā zūdošs resurs, un uz vakaru viņš vēl vairāk tiek iztērēts, un tad mēs sākam padoties kaut kādām lietām. Bet tāpēc, ja tev ir kaut kāds tas princips, tad tu vispār nogriez pašā saknē to, un tu netērē savu gribas spēku kaut kādās lietās. Jo, piemēram, citreiz man cilvēki jautāja, vai tev jāņos, piemēram, tu jūti tev šašlika smaržu, vai tev nav tā, ka gribās. Man tāds, es pilnīgi to smaržu vispār tā kā nejūtu. Es varbūt būšu tas, kas pie grila pastāvēs un pateiks, Klau, tev vajag apgriezt, jo tā gaļa tur piedegs vai kaut ko, bet man tā kā tas pilnīgi nekād neuzrunā. Iespējams, tas ieradums spēks ir pagājuši diezgan daudz gadi, un tev vienkārši jau ir iesēdies domāšanas saknē, tā kā tev nav šī jā. Labi, ķersimies klāt pie saldējumiem, ja te būs daudz par ko runāt. Saki man, lūdzu, kā tu nonāci vispār līdz tam, kurā brīdī tu saprati, ka šis varētu būt kā biznesa, sākšu to darīt nopietni? Es teiktu, ka viens tāds pagrieziena punkts bija tāds, ka tas bija 16. gads, un es biju aizbraucis uz sacensībām Kanādā. Un tur es jau tad mājās es jau biju sācis taisīt saldējumus, biju sācis piedāvāt visiem, un man tā likās tā ideja varētu aiziet, bet kā tas izskatītos, kā tas būtu. Es aizbraucu uz Kanādu, es atradu, ka tur, es biju Monreālā, un es atradu, ka tur ir tāda arī līdzīga saldējumu ražotāja, tā kā tāda kafejnīca, un tur ir ražotne. Es aizgāju turien, nopirku saldējumu, un es tā kā skatos, tur pētu, un tur ir īpašniece, un es viņu sāku runāties, un es paprasu, vai ekskursijā bišķiņ pastaigāt, parādi, kas tās pie iekārtām un tā. Un sēju, un man tāds, wow, tā tas izskatās. Jo viens ir redzēt internetā, tu kaut ko papēti, paskaties, bet otrs ir reāli dzīvē, aiziet, parunāties, paskatīties. Un es atceros, ka es pēc tā ceļojuma tiešām atbraucu atpakaļ ar tādu jaunu tādu deksmi, ka, jā, īstenībā tas var aiziet un tas ir jādara. Un pēc tam jau dibināt uzņēmumu, meklēt savus telpas ražotnē. Tā arī tas viss aizgāja. Un kādi bija pirmie saldējumi, ko tu sāki taisīt? Pirmie saldējumi, es pat teiktu, man liekas, pirmais saldējums īstenībā bija avokādo ananās, kurš mums joprojām ir piedāvājumā, un tas radās no mana mīļākā smūtija restorāna laikos. Tā, mēs tur taisījām smūtijus, es atceros tāds avokādo ananās, un tad uz tā bāzes, domāju, tas jau beigās ir, tu vienkārši sablendē to smūtiju, sasaldē, labi, bišķiņ pieregulē tās garšas, bet jā, tā kā no tā veidojās tās pirmās garšas. Vai ir kāds saldējums, kur tu ļoti gribētu iekļaut sortimentā, bet tas nav iespējams dēļ tā, ka viņi nevar uztaisīt vegānisku? Nē, es īstenībā tā neesmu domājis. Es teiktu, ka vairāk uz ko mums vajadzētu fokusēties, ko mēs jau ik pa laikam mēģinam ar mūsu tām mēnešu garšām, kas visu laiku mainās. Es teiktu, ka vienkārši mēs vajadzētu ņemt vairāk deserts, ņemt tiramisu, ņemt to, un mēģinu viņu atveidot vienkārši saldējuma formā. Bet bieži vien tie deserti ir nevegāniski, tā kā tev jau ir dubultā tas darbs pārveidot to vegānisku un tad arī uztaisīt to kā saldējumu. Es atceros Avenai pirmsākumus, tur nebija tā, ka pat Instagramā tur varēja pasūtīt tos saldējumus. Tāds pats, kad atceros to avokādo, ananās saldējumu, tur tu pats vēl piegādājies, vēl atceros. Tas tikai maz ko zināja, tad man uz mājām dāvas atveda saldējumu paciņu, tāds super entuziastisks, tāds tas uzņēmums sākums, ka tu redzi, tev gribās tur katru klientu apčubināt. Un tad ar laiku, tu seko līdzi, redzu, ka tev tur parādās sociālo tīklu cilvēki, tev tur parādās ražotne, parādās mašīnas, jau aplīmēts ar Avenai, un tad ir festivāli, kur tirgo Avenai saldējumus, un tad parādās lielveikala tīklā, kas, man liekas, vispār ir tā kā sapnis, man liekas, katram kaut kādam maziem ražotājiem. Tas bija tāds mērķis un tāds apzinīgs ceļš, vai tu vispār necerēji, ka tas varētu aiziet tik tālu, kur tu esi jau šobrīd ar Avenai? Kaut kur fonā tāda vīzija bija, jo es visām lietām vienmēr tā
es redzu kaut kādas lietas, kur tirgu ir tukšums. Un par Avenēju es toreiz teicu tā, es redzēju to, kas notiek ārzemēs, ja, kādi jau tie saldējumi ir, un es redzēju to, ka šeit nekas tāds nav. Un man galvā bija tas teksts tāds, ka kāds to uztaisīs, un ja tas nebūšu es, tad tas būs kāds cits. Bet agrāk vai vēlāk kaut kas tāds būs. Tā kā, un par to, kā tas viss attīstījās, es teiktu, kaut kur fonā bija tāda vīzija, kā tas varētu būt, kā tas varētu izskatīties, un loģiski, ka būs jānonāk veikalos, būs tas. Bet man liekas, kā tās lietas tā kā, attīstījās un notika, bieži vien es vienkārši, citreiz dzīvoju no dienas uz dienu, vienkārši tā kā, tu esi atvērts visām iespējām. Es vienlaiks vienmēr esmu dzīvojis tādā tagadnē, kas tagad notiek, kas tagad jādara. Bet, protams, vienmēr es mācos skatīties vairāk nākotnē. Un tas, kā tas vispār sākās, kā tu jau minēji, tas bija diezgan traki, jo sāk taisīt mājās tos saldējumus. Es atceros, ka man mājinieki vienā brīdī, viņi tā saka, Klau, tu mums visu virtuvi esi okupējis, jau, tas nav normāli, jau bišķi pat traku, jau, un tad man izdzina ārā no mājas, teica, taisi tos saldējumus kaut kur citur. Okay, tad es sāku taisīt viņus citur. Es atceros, ka man bija jābraukā ar riteni, baigie gabali. Es tajā laikā baigi daudz braukāju ar riteni, un es saku, es dienā braucu kaut kāds 50, 60 kilometrus, vienkārši aizbraucu, uztaisīju, un es atceros, pašā sākumā bija tā, ka mums jau nebija nekādas iekārtas, es to taisīju, tā kā no sērijas tos saldējumus sasaldēju un ielicu saldētavā. Tagad jau tas prasa mums pusstundu, un tev ir gatavs saldējums. Tad tas ir 6 stundas, kamēr tu sacījos, es cēlos no rīta, es uztaisīju vienu partiju, jo man bija tās formas, cik bija, es uztaisīju vienu partiju, sasala, pusdienas laikā atnācu, uztaisīju vēl vienu partiju, un vakarā uztaisīju vēl vienu. Un es taisīju tādā dropu formātā, kas īstenībā tagad, jau kādu laiku ir jau populārs vispār tādās precēs, un gan pārtikā, gan tā, ka tu izsludini kaut ko, tā kā limited edition, vai ko tu izpārdod to visu, un tad tikai tu piegādā. Principā tādos dropos es strādāju. Tu bija tā, tu pa nedēļu tu paziņo, tu sataisi, un tad nedēļas beigās es izvedu visu. Jā. Bet tev jau labi gāja, vai ne? Tas sāk, šis posms jau viss bija kārtībā, taču pieprasījums bija, kāpēc tu nepaliki tur, kāpēc vajadzēja iet tālāk? Viens ir pirmkārt, tas ir jātaisa oficiāli, tas bija tāds, tāds hobijs. Es ceru, ka Vīts neklausās, jā, bet tas bija tāds, tu testēji savu ideju, un es to vienmēr iesaku cilvēkiem arī, lai pirms jūs kaut ko tu baigi ieguldaties, tur ņemat dizainerus, logotipus un būvējat kaut kādas smalkās lapas, vienmēr pirmais ir uztaisiet savu produktu un pamēģiniet viņu to pārdot. No tā tu iegūst daudz vairāk kaut kādu reāli informāciju, jo es atceros, ka mēs bijām stiku studenti inkubatorā LU. Un tur bija tāds moments, ka mums bija tāds masterminds, kur visi stāsta savus statusu jaunumus, kas viņiem notiek. Un tur visi stāsta, mēs tur prototipu taisam vēl, mēs tur mājaslapu, mēs tur sociālos tīklus taisam un tā. Un es esmu pats pēdējais, kuriem jārunā, un es saprotu, neviens no tiem cilvēkiem vispār nav nevienu produktu pārdevis vēl. Viņi visi tikai kaut ko, mēs tur plānojam, domājam un tur kaut ko. Un es tā saku, man īstenībā, man nav ne lapas. Tā kā teicu, man nebija nekādas ne lapas. Man nebija pat nosaukuma, man nebija sociālai tīkli, man bija tikai disciplīna mani, tie dāvi saldējumi, tas nav nekāds Avenē. Bet man ir klienti, man jau kaut kas notiekās, un tāpēc es vienmēr teiktu, ka ir jāsāk ar to. Mana kļūda varbūt, es pat teiktu, ka es pārāk ilgi iesprūdu tajā tādā, pagaidām, jā, bet vajadzēja ātrāk, man liekas, darīt. Un nākošā tāda kļūda, ko es pieļauju, bija tas, ka es 17. gadā dibināju uzņēmumu, tad tie 2 gadi bija tāda muļļāšanās, jo es vēl braucu profesionāli ar BMX-u, savi projekti, savas lietas, un man viss bija tā sadalīts, ka beigās es tikai 19. gadā, pēc 2 gadiem es pateicu, tagad viss es lieku malā savu profesionālo, visu pārējo, palieku maliņā, koncentrējos uz Avenēju, un tieši tad arī viss riktīgi aizgāja, jo tieši tad arī tajā gadā mēs tikām iekšā Rimī veikalos, un tad tas viss attīstījās. Jā, redz, var nolikt priekšā 2, piemēram, saldējumu ražotājus, un vienam super aiziet, un otram viņš kaut ko muļļājos uz vietas. Man liekas, ka es esmu sapratusi, kas varētu būt Avenē tā zelta atslēga vai tas panākums. Tas, ka tu pats esi seja un tajā visā iekšā no A līdz Z, sākot jau ar to, ka sociālajos tīklos tu parādies, newsletter vēstules nāk, vēstuli no dāvis, vienmēr kad izlas man tāds, kāds dāvis,
liekas, ka man uzrunā personīgi. Tā kā, un tas arī ļoti labs mārketinga rīks. Es saku, tu tā ļoti apzināti šo ceļu, tā kā, vai tas vienkārši tā sanāca, tev tā dabīgi nāk, un vai to tev kāds ir iestāstījis, kāds gudrs mārketinga cilvēks, ka šādi ir jādara, tad tev labi ies biznesā. Mārketings un vispār tās visas psiholoģijas lietas man vienmēr ir interesējušas, un to es jau fonā jau esmu vienmēr mācījies un pētījis, kā dara citi. Bet skaidrs ir tas, ka virzieni var būt dažādi. Var iet to personīgā tā tēla pusi, ka tu ieliec tiešām sevi iekšā, vai iet tā, ka tu vispār nodalies no tā. Abos gadījumos tas var strādāt. Protams, ka tas personīgais, ja cilvēks ir uz to spējīgs un ir gatavs to darīt, tas vienmēr, protams, ka būs labāk. Un šajā gadījumā man tas palīdzēja, jo es jau no BMX laikiem vienmēr esmu bijis publisks. Man nav bijis, es neesmu kaut reiz gājis, runājis tur kaut kur televīzijā. Tas man jau ir nācis dabiski, bet tas, protams, ka tas ir jātrenē. Jo es atceros, ka man bija tas, ka es uzstājos Zelta talantos 2010. gads. Un es atceros, ka es izgāju ārā uz tās, man pirmā lielā tāda uzstāšanās televīzija un viss, un pilna zāle, un vēl tās kameras un viss tas. Un es saprotu, ka man vienkārši sāk tāds drebulis, ka tu tā kā nevari nomierināties. Un manā sporta veidā tev ir jātur līdzsvars, tu brauc uz priekšējā riteņu, tu nevari tā, tas nav tā kā, dziedāt un bišķiņu padrebēt. Un tas bija ļoti grūti, un man ļoti, man ļoti patika tas viss, tas izaicinājums, un ļoti labi izdevās. Bet tu saproti to, ka tas ir vienkārši tas ir trenējams. Un ja cilvēkiem, ko es ieteiktu, vienkārši tie, kas baidās varbūt runāt kameras priekšā, tas ir prakses jautājums. Vienkārši tikai ir jādrillē, līdz tev viens tu kļūsti labāks, otrs tev tās bailes sāk mazināties, tas stresiņš. Un to es arī bieži vien sacensībās redzēju, ka mēs piedalījāmies sacensībās. Un ir citi braucēji, kas ir daudz labāki par mani. Tiešām, daudz labāki par mani. Bet tajās sacensībās es sapratu, viss tas, ko es biju darījis, publiski braucis, tos paraugu demonstrējumus, visur uzstājies. Es mazāk stresoju tajā brīdī, jo tur ir tas spiediens. Un tad atnāk citi cilvēki, viņiem kaut kas nesanāk, viņi nokrīt, viņiem pazūd, viss tas viņu plāns izjūg. Un citreiz tev nav jābūt krietni labākam, tev jābūt vienkārši tādam konstantam, stabilam un mazāk uztraukties. Un tad tu spēji izvilkt arī tādas situācijas, jā. Sākumā tu stāstīji, tu viens pats mājās taisīji saldējumus, un tagad Avena jau ir izaugs līdz, jau tādam nopietnam uzņēmumam, kur tev ir darbinieki un tā. Saki, cik tev viegli vai grūti bija uzticēties komandai, un kā tu vispār izvēlies cilvēkus savā komandā pēc kādiem principiem? Es teiktu, man vienmēr tas uzstādījums ir bijis tāds, ka tas sākās jau no tā, ka man bija lietas, kas pašam ir jādara, jābrauc paraugu demonstrējumi, jātrenē bērni, ko es joprojām arī daru. Vienmēr bija tā, ka ir jāmeklē kāds, jo es nevaru visu paspēt izdarīt. Un es diezgan ātri iemācījos uzticēties cilvēkiem, jo es sapratu, lai viņi dara. Bet tas ir bijis ļoti dažādi. Es teiktu, tas ir atkarīgs arī no tā amata, cik svarīgs tas amats ir un vispār kopējās tās komandas. Bet mans uzstādījums vienmēr bijis, viss ir tajā komandā, un es vienmēr gājis ar to, ka labāk es pat nepelnīšu tik daudz, labāk, lai visa tā komanda, labāk, lai visa tā sistēma tā strādā, un tiešām ir laba komanda, un visi ikdienas procesi ir nosakti, un arī nav tā, ka tagad kāds skrien pa galvu, pa kaklu, bet visi forši tā kā sakārtots, nekā es tagad tur viens pats cīnīšos maukšu, jo to, ko es redzēju, piemēram, ka es braucu arī uz visiem tirdziņiem, tur tirgoties un tā. To es arī redzēju, ka bieži vien ir tas mājražotājs, tas savējs, viņš mājās visu tur dara, varbūt pat vēl audzē, taisa, ražot, iepako, tad viņš ved visu uz tirdziņu, tad viņš visu tirgo, tad viņš vēl dara grāmatvedību un visu to. Un es saprotu, tas dzīvesveids citiem, tas arī ir ok, ja tev tas patīk un ja tādā līmenī tur ir sava brīvība kaut kāda vai savs dzīvesveids vai jebkas, bet es sapratu, ka es tā nevarēšu. Un tāpēc ir ļoti svarīgi atkāpties no tā un paskatīties to no malas, ka tu neesi vairs iekšā tajā biznesā tik ļoti tajā day-to-day tajās lietās, bet bišķiņ pakāpties malā. Jā. Gudrie uzņēmēji parasti saka, to jāpieņem ir cilvēks darbā, kurš māk kaut kādu lietu darīt labāk nekā tu pats. Bet tāpat laikā, man liekas, mūsdienās tas klupšanas akmens ir tas atrast tos labos darbiniekus. Būsim reāli, vienalga, kas tā ir, kas tas par amatu, vai tas ir kaut kāds vadītājs, projektu vadītājs, vai vienalga, vai pakotājs, vai kaut kāds šofers, vai ne? Es saku, kā tu motivē darbinieku savā uzņēmumā? Kas tev varbūt ir tā zelta atslēga uz šo, ka tu vari paļauties uz komandu, ka tev viņi ir? Vai varbūt tev vispār nav, šis nestrādā un tāpat tev ir šīs problēmas? Kāda ir tā situācija?
Es teiktu, ka pirmais, ar ko tas sākās, ir tas, ka cilvēki, kas ir tas patīkamais, ja arī, ka tu veido tos sociālos tīklus un arī ej ar savu to personīgo, ka cilvēki redz un viņi piesakās, jo es īstenībā man patīk tas, ko jūs darat, un es gribētu strādāt. Un tas arī ir labs rādītājs, tas, ka mēs kaut ko darām pareizi, ne tikai no ārpuses, bet arī iekšēji, jo pie mums arī bieži nāk atpakaļ vecie kolēģi, ka viņi tā kā, teiksim, man pat vakar arī īstenībā uzrakstīja bijusī kolēģi, kas strādāja pakošanas daļā, un viņi saka, Klau, man te būs iespēja tā kā pastrādāt vasarā, un man ļoti patīk pie jums, es varu nākt pie jums pastrādāt. Un vispār pat pirms es esmu atvēris vēl kaut kādu vakānci, jo es zinu, ka man vajadzēs palīdzību, un ja man nāk cilvēks, kas tiešām foršs un nāk atpakaļ, un tas vienmēr es priecājos par to, jo tas ir labs rādītājs, ka tavi bijušie kolēģi labprāt nāk pastrādāt atpakaļ vai grib nākt atpakaļ. Nu, tā kā tas ir ļoti forši. Un kā par to motivēšanu es teiktu, viens ir tas, ka es cenšos pret cilvēkiem izturēties tieši tāpatās, kā es gribētu pret sevi. Es ļoti augstu vērtēju to, ka katram pašam arī ir savas, savi treniņi, savas lietas, savi, side hustli un kas tur. Un es arī cenšos izturēties tā, kā es gribētu pret sevi, jo manuprāt, ļoti svarīgi ir tā brīvība un tas, ka cilvēks tiešām ieliek sevi un viņam ir sajūta, ka tas ir arī viņa mērķis, tas, ko viņš dara. Un kopumā veidojot, man liekas, tādu foršu vidi, tas ir ļoti svētīgi, bet, protams, ka izaicinājumi būs vienmēr. Ir gājis grūti un nevēlti ir tas teiciens, jo vairāk cilvēku, jo vairāk problēmu, un tā vienkārši būs, un tā ir mūsu cilvēka daba, bet, manuprāt, man ļoti patīk tie izaicinājumi, un tieši arī izaicinājumi tādā ziņā, kad atrast tos cilvēkus, spēt tikt pāri, varbūt kaut kādiem, varbūt maldīgiem pirmajiem priekšstatiem, vai kā saskatīt to, kā palīdzēt attīstīt cilvēkam tās spējas, jo bieži vien es jau neesmu mazais tāds ražotājs, es jau neesmu atļāvies maksāt kaut kādas lielās algas vai kā, vai tu nevari cīnīties par tādiem A spēlētājiem. Tas, ko tu vari darīt, ir saskatīt to potenciālu kādā un palīdzēt viņam attīstīties. Un citreiz tas cilvēks tiešām pats ir pārsteigts par to, ka, hei, es ielecu arī, gluži kā mani tajā šefpavāra lomā iestūma, un tu tā, hei, izrādās, uz ko es esmu spējīgs, jā. Jā, bet tur arī jāredz, ne, tajos cilvēkos tas potenciāls, tas jau varbūt arī nav tik viegli. Bet saka, kas ir bijis tas izaicinošākais uzņēmēja darbībā tieši par šiem gadiem? Izaicinošākais, es teiktu, ir, man liekas, tikt galā pašam ar sevi, jo viss jau sākās ar to pašu, to uzņēmēju, to līderi, to vadītāju. Visiem pārējiem tā enerģija būs tikai tik daudz, cik tev pašam tā ir, un to es laika gaitā esmu pamanījis. Svarīgi ir saprast savas stiprās puses, savas vājās puses, un tad skatīties, vai tu savas vājās puses vari tiešām attīstīt, vai tiešām meklē kādu citu, kas spēj kompensēt tavas vājās puses. Un jā, tāpēc galvenais izaicinājums vienmēr, es teiktu, ir nepazaudēt arī kaut kādu savu to ticību savai tai vīzijai, darboties, strādāt, jo, man liekas, ir īpaši šajā laikā, kad es apkārt arī redzu, cik grūti vispār uzņēmējiem iet, maziem uzņēmējiem īpaši. Es teiktu, ka tas ir tāds izaicinošs laiks, kad tiešām savākties, atgriezties pie tām pamatlietām, kas strādā, pie savas sistēmas, pie režīma, pie darbiem, pie mārketinga, pie pārdošanas. Tas ir ļoti, es teiktu, uzņēmējdarbība vispār ir ļoti sarežģīta lieta, un es esmu tas cilvēks, kas vienmēr gadu laikā ir gājis un teiks, nevajag varbūt bišķi pa daudz glorificēt uzņēmējdarbību, jo tā ir reāli laba lieta un uzņēmējs vajag, un tas ir tas, kas rada vispār to vērtību šeit pasaulē, bet tas nav kuram katram. Kā tā cena, vai ne? Ko tas prasa? Jā. Jā, tu jau pieskāries šai tēmai, es tieši gribēju jautāt, kāda ir šobrīd tā situācija? Kāpēc manā burbulī izskan tāda informācija, ka nereāli smagi, grūti, nav tur valsts atbalsts, viss ir slikti, grūti tur attīstīties, un tad pat laikā tu redzi, ir kaut kādi uzņēmumi, kam kaut kas labi iet, pat maz, es nerunāju par lielajiem bukiem šeit, ja, par maziem uzņēmējiem, ir kam iet un ir kam neaiziet vienkārši. Kas veido tos spēles noteikumus, kāpēc vienam iet, kāpēc neiet, un kas, tavuprāt, ir tas iemesls, kāpēc par šādām lietām runā? Es teiktu, ļoti, ļoti plašs jautājums, bet es vienmēr esmu bijis tas cilvēks, kurš cenšas nevainot
apkārtējo, kas ar mani notiek. Protams, ka citreiz ir tie interesantie stāsti, kā, piemēram, kad mums tur aizdegās ražotnē jumts, un tad tur ir ugunsgrēks, tad tur noplūst daļa telpas, un viss slikti, un tas nāk kaut kādos tādos momentos, kas tā kā tev riktīgi tā kā iedragā to motivāciju, vēlmi kaut ko darīt. Bet es cenšos vienmēr tiešām paļauties uz sevi un kontrolēt vienkārši to, ko es varu ietekmēt. Un, protams, ka vienmēr gadīsies kaut kādi ārēji faktori vai grūtības, man liekas, svarīgākais vienmēr saglabāt to perspektīvu. Tā kā, kad tu spēj paskatīties uz lietām, ka tā kā tev viss īstenībā ir tīri labi. Tā kā, un pārējais jau tu viss, kas nav atrisināts, to tu vari atrisināt. Un tieši tāpēc jau ir, ja mums dod vienādas kaut kādas situācijas, un kāds no tās situācijas izlien, bet kāds tikmēr sūdzās par to, ka nodokļi baigi augsti, vai tā nav tas labs, vai nav šitas labs. Jā, te ir tā situācija, ka kāds var ar tiem esošajiem, tiem pašiem resursiem izsisties, bet kāds nevar. Jā, plaši temati laikam pavēr, bet ļoti plaši, tev ir cits sērija jau te būs. Jā, cits podcasts. Atgriezīsimies pie saldējumiem. Es vēl gribēju zināt, kā notiek tā saldējuma garša veidošana. Tas tie tādi eksperimenti, vai tu kaut kur pagaršo, vai nosapņo, kā rodas jaunās garšas? Ir tā, ka pamatā jaunās garšas veido man ražošanas vadītāja, un ir tā, ka, cits reizes ir tas, ka es atnāku ar kaut kādu savu ideju. Es tā, teiksim, piemēram, viena reize bija tas, ka es atceros no Taizemes ceļojuma, tur Taizemē ir tas mango stikīrais deserts. Un viņš man gadiem sēdēja kaut kur fonā galvā. Es kaut kad vajag uztaisīt. Līdz vienai dienai sadā, Klau, mums vajag to mango, pamēģinu uztaisīt. Tad mēs uztaisam, tā tie, gluži tā, tu ņem kaut kādu esošu desertu vai kaut kādu veidu, vai arī tieši otrādāk, tu ņem kādu produktu vai, es nezinu, kādu augli vai ogu, ko mēs vēl neesam izmantojuši, ko vajadzētu pamēģināt, un tad tu meklē kaut kādas tādas versijas, variācijas, un bieži vien tas ir tā, vai atnāk tās idejas kaut kur, vai arī mērķiecīgi tu paņem piesēdies, un mēs tā kā rakstam un domājam, ko varētu to uztaisam kaut kādu testiņu, paskatāmies, vai tas tā kā pēdējā laikā mēs arī vairāk iespringstam kādu kļūdu. Mēs agrāk ir bijusi tāda, ka mēs vadamies pēc tā kreatīvā procesa, mums varētu tur nezinu, persiku, tur taisīt, ko tur. Tagad mēs bišķiņi realistiski, mums tā, persiks, labi, cik tas maksā, tad mēs tā papētam, mēs paskatāmies to pašu izmaksu, un tā, šis varētu, jā. Jo citreiz var būt pārāk aizrauties ar to radošo pusi, un kā tur būs un kā uztaisīt, nedomājot pēc tam, kā tu to mēnešu garšu, ja vēl tu limitētā daudzumā, tu vienmēr jebko var uztaisīt, bet tajā brīdī, ka tev tas būs jātaisa lielos daudzumos, un ja tu paļausies uz kaut kādām tādām sastāvdaļām, kuras tu nevari dabūt, vai, tā kā, vai arī tas process ir pārāk sarežģīts, tic man, mēs esam tik daudz reizes sev tā čakarējuši, uztaisot kaut ko pārāk sarežģītu. Es tieši gribēju prasīt kaut kādas izgāšanās garšu ziņā, kas ir bijis tāds fails, ko tu saproti, šī to nevajadzēja taisīt? Izgāšanās visāds bijušas, un es teiktu, ka mēs mēģinām aprakt, mēs aprokam un visu un ejam tālāk. Es teiktu, ka izgāšanās, katru reizi, arī pat tā kā lietā, tu vari izgāzties, tu vari kļūdīties pilnīgi jebkurā situācijā. Tas pat nav ar jaunām garšām runājot. Es saku, man laikam tas mans domu gājiens tiešām pēdējā laikā ir vispār nedomāt par to, kas ir bijis pagātnē, kas ir bijušas kļūdas, kas ir bijis tas, jo citā tas pārāk iegrozīja un vienkārši jāiet priekš. Es tā tieši iegrozīšu nākamo jautājumu. Jo es gribēju zināt, ja tu tagad sāktu Avenē biznesu, kas būtu tā lieta, ko tu mainītu, ko tu darītu citādāk? Ka tu būtu tagad tajā situācijā, ka tu aizēji no BMX un tagad pilnībā atdodies Avenē. Ko tu darītu varbūt citādāk? Es daudz citīgāk izsvērtu, es tiešām to gribu darīt. Jo es noteikti neesmu pirmais un pēdējais cilvēks, kas teiktu, ja es zinātu to, ko es zinu tagad, es nezinu, vai es iesāktu. Bet tas savā ziņā ir laba lieta, tāpēc, ka mēs tā daudzas lietas, mēs daudzas lietas vispār neuzsāktu un nepamēģinātu, ja mēs tā skatītos vienmēr tādā konceptā. Es teiktu, ka kā jau es pieminēju pāris lietas, viens ir tas sākt ātrāk. Tā kā daudz, ja tu testē kaut ko, tad testē uzreiz intensīvāk, es pārāk tā kaut kā ilgi izstiepu to visu. Un tā kā, es teiktu, ja testē intensīvi, sanāks, nesanāks, kā piemēram mans draugs teica, tā kā, es sev iedošu vēl šo gadu pamēģināt saprast, vai šī ideja strādā.
ja šis gads man neapmierinās, tad es griežu nost, visu aizēju. Un tas ir pilnīgi apsveicami. Un manuprāt, cilvēkiem arī tā pret uzņēmējdarbību vajadzētu izturēties. Nu, tā kā, es ielekšu iekšā, es pamēģināšu no visas sirds all in, bet ja nesanāks, ok, tad es atkāpšos. Jo, man liekas, tas lāsts ir tajā muļļāt kaut ko ļoti ilgi, un to es noteikti Dāvim ieteiktu tagad nemuļļāt kaut ko ļoti ilgi, pārdomāt kaut ko kārtīgāk, jo es vienmēr esmu cilvēks arī no ekstrēmiem sporta veidiem, man patīk risks, un tā kā bišķiņ prātīgāk ar lietām. Un tādas lietas, es teiktu, vēl viena lielā mācība ir tāda, ka nekas vienmēr neturpināsies tāpat, kā ir, ka nekas nav garantēts, jo tas arī bijusi tāda liela dzīves mācība tajā brīdī, ka tev liekas, ka man viss sanāk, viss ir baigi forši, šitā jau viss turpināsies. Un es domāju, ka katram dzīvē ir bijusi tāda situācija, kur viņš saprot, manas ekspektācijas galīgi nesakrīt ar to jauno realitāti. Un es teiktu, tie ir tie svarīgie brīži, kurus, spēt pirmkārt izvairīties, otrkārt pieņemt, ja tu esi nonācis tādā situācijā un kaut kā izķiparoties. Saka, Dāv, kas ir tava lielā ambīcija vai tāds mērķis, domājot par Avenai nākotnē? Ko tu gribētu sasniegt vēl tev tāds? Šitos gribētu noteikti. Mans mērķis ir noteikti eksportēt, par to man cilvēki bieži vien jautā, kā jums tur ir eksporta? Mēs esam šur tur kaut ko izsūtījuši, tur esam bijuši kādu īsu laiciņu arī Igaunijas veikalos un bišķiņu Lietuvā nedaudz. Bet tā es gribētu nostabilizēt eksportu, tas būtu man tāda vīzija. Un es gribētu arī sadarboties un kaut kur tālāk arī doties, ne tikai Baltiju, bet mans tas modelis, ko es vienmēr gribēju pamēģināt, kur man arī ir bijusi pieredze, arī rūgtā pieredze, bet kuram es joprojām ticu, ir tas, ka tu ņem kādu esošu partneri kaut kur ārzemēs, un ja viņam varbūt ir tā arī pieredze, finansējums, viss kaut kas, jūs sadarbojaties un jūs principā taisat to, kopējat to brendu un mēģināt vienkārši citā vietā, bet tur ir jābūt kaut kādai bāzei, jo, manuprāt, tāda eksportēšana, ka mēs ražojam šeit un sūtam uz kaut kurieni, nezinu, uz Ķīnu vai uz kaut kurieni, tas ir baigi grūti, sarežģīti, dārgi. Es vienmēr esmu meklējis kaut kāds tos citādus, tos veidus, tās partnerības, un tā ideja mani tā kā nepamet. Es saku, par spīti savai rūgtēji pieredzēju, es gribu to izdarīt. Es novēlu, lai tev izdodas. Noslēgumā es gribētu tev pajautāt, ja tev būtu iespēja uzaicināt vakariņās jebkuru cilvēku no šīs planētas, viņš var arī būt jau aizsaulē šis cilvēks, ja nu kas. Kas būtu šis cilvēks un ko tu viņam gatavotu? Man liekas, es varētu uzaicināt Maiku Taisonu. Jā, es varētu Maiku Taisonu. Un ko es gatavotu, es domāju, par desertu skaidrs, kad būs saldējums, kaut ko, bet ēdieniem, es taisu ļoti labi vegānisko lazāņu, es uztaisītu lazāņu tad. Un kāda garša saldējumu? Kāda garša saldējumu? Man būtu jāapskatās, kas Maikam patīk, to es arī uztaisītu, Okay. Visu labāko karamelu, mango. Novēlu, lai tev izdodas īstenot šo. Paldies tev par sarunu, Dāv. Paldies Dāvniņ no mums, jaunais Piegalda žurnāls. Super. Un kaut kas simbolisks tavam prieciņam. Paldies tev. Paldies par sarunu. Es ceru, ka iedvesmos kādu citu uzņēmēju darbībā vai sportā vai uzturā ar veģetārismu vai vegānu. Paldies tev. Jā, tieši tā. Ēdiet saldējumu. Lai viss izdodas. Čau. Paldies.